Tātad manā priekšā ir Ivars Vinters, tūliņā sāksies otrā maiņa trijos. Nu, ko tu sagaidi no otrās maiņas komentāru, nedaudz varbūt arī par pirmo maiņu? Par pirmā maiņu es uzreiz pateikšu, es varbūt pa ilgi turēju spītīgi pretī savām izjūtām. To es norakstīju uz pieredzi. Jāsaka, jābūt drošākam. Otrā maiņā visticamākais, kad mums būs nedaudz garāk jāspēlē nekā parasti. Skatīsimies, es negribu būt baigais pareģis, bet es savu rezultātu noteikti gribu uzlabot. Un uz to es arī iešu, lai uzlabotu savu rezultātu, protams. Tas būtu labs sākums, vai ne? Un šodien būs kaut kādas korekcijas spēles līnijās, kā pieies pie celiņiem, vai vienkārši spēlēs un baudīs? Es spēlēšu un baudīšu noteikti. Es centīšos spēlēt, vai izdosies, nezinu. Centīšos spēlēt kā pēdējos, kad spēlēju spēles. Tas bija dabli. Jā, dabli, pēdējās divas partijas. Tur pieļāva man nelielu kļūdu. Man pieļāva pirmā partija varbūt neļaus, bet uz otro, trešo partiju ceru, ka būs maz kļūdiņu. Pieļaujam un, jāsaka, Latvijas priekšu. Labi, daudz tevi vairāk nemocīšu, bet bija te daži labi 300 un Vācija uz komandu nospēlēja virs 250 vidējo. Komentāri par to? Skatoties šeit, šis nav man pirmais lielais turnīrs, esmu vēl pāris vietās bijis. Un pirmais un galvenais ir to, ka cilvēki, tu redzi, cilvēkiem ir liels darbs apakšā, viņi spēlē, viņi vienādi iet bumba, ātrums, rotācija, viss turās. Es teiktu, ka mūsu komandai tomēr šī pieredze ir daudz par mazu. Plus arī man gribās teikt, ka mums nav darbs, ilgi sen nav bijis darbs ar treneriem. Tā, kad pastrādātu ar cilvēkiem, pastrādātu pie galda, pastrādātu uz papīra, lai pavērtētu reļas programmām, pastrādātu dziļāk. Ja mēs tomēr esam diezgan tā pa virsu tam visam. It kā saprotam, it kā redzam, bet pietrūkst tās mazās niansītes. Labi, lai tev veicās šodien un lai ir labi rezultāti. Paldies! Puška!
Labi! Labi, Ģimā! Malacis! Labi! Labi, var! Labi! Labi, var Malacis! Labi, Andi! Puška! Puška! Dzīvnieki. Labi, Andi! Puška! Puška! Kā jau šeit šīļa. Labi, Ģimā! Vaiko. Puška! Puška! Skepīt braucienu. Tas kāds somas komanda.